Videoklipa nosaukums nav clickbaits. Reāli mēs braucam iztērēt dāvanas. Jau nedēļa ir apkārt, man ir 27, braucam uz Rīdziņu. Un šodien es braukšu viena. Ir 5:10, 5:30 man ir autobus, esmu gatava. Atkal sākšu šo video ar disclaimeri. Es nezinu, cik man daudz sanāks nofilmēt, tāpēc, ka tā, ka kaut kas notiek, Renāta aizmirst nofilmēt. Un filmēt un kaut ko darīt ir ļoti grūti, un šodien es braukšu darīt, tā kā I don't know, cik garš šis video ir sanācis. Un šodienas galvenā misija ir aizbraukt uz Rīgu, uz Zvaigznāja meistarklasi dziesmu tekstu rakstīšana. Tā ir mana dzimšanas dienas dāvana, otra lielākā. Vispār tā bija pirmā dāvana, viņa man uzdāvināja pirms laika jau. Drīzāk es paprasīju, lai man uzdāvina. Es pati samaksāju vēl par to dāvanu, tā kā man atskaitīja naudu, uzdāvināja naudu, atsūtīja un tad es samaksāju. Es ieraudzīju to Zvaigznāja meistarklasi, ka viņa būs, es uzreiz zināju, es gribu. Es jau redzēju pirms kādu laiku, ka viņa būs. Pietiek runāt. Braucam. Jāiet. Braucam. Reāli, tas ir dīvaini. Es braukšu, tā kā man vienīgās manas, kas man ir, man viss, man reāli salien vienā somiņā, tā kā man nav nekādas ķesels, vēl man nav nekas vairs jāņem, es tā vienkārši vienu somiņu braukšu. Pateic ir, tā kā, kas ir manā somā? Tērēšu vēl dāvanas. Es gribu iztērēt dāvanu kartus, jo hobista dāvanu kartu var iztērēt tikai hobista veiklā. Un RDA, protams, dāvanu kartu arī mēģināsim iztērēt šodien. Un es vēl naudu paņēmu, jā. Nauda man ir ceļu naudu, bet tā bija nauda arī dāvinātā uz dzimšanas dienu. Man ir lādētājs, sausās smaržas, šis ir ļoti foršs smaržas. Man mazā soma lielajā somā, šī ir soma ar visām kartiņām, tāpēc, ka man nav makas. Es dzīvoju bez makas, es nemāku ar maku dzīvot, es dzīvoju bez maka. Un mans maks ir soma, un lai somā nepazūd, lai es atvaru atrast, tad man ir somiņa. Tā man ir visi šitie pārveidotāji, arī pārveidotājs austiņām, un man ir līdzi arī austiņi. Es pēc ko braukšu, es klausīšos mūziku. Es ikdienā neklausos reāli mūziku austiņās, tāpēc, ka nav laika, kad būs izdevība. 2,5 stundas es varēšu klausīties mūziku. Es ļoti ceru, ka es iemācīšos šodien kaut ko. Meistarklāsē es rakstīšu foršu dziesmu tekstus, un manas dziesmas būs afigēnā. Es rakstīšu dziesmu, es viņas palaidīšu, un viņas uzreiz izšausies. Un viņas uzreiz viņas būs kruts. Man vajag atrast botu. Jums ir tā, ka jums pazūd bota? Man reāli ir pazudus bota. Un tā ir foršā bota, kas nebēržas, kuras es velku, tad, kad es kaut kur tālu eju. Es būšu tālu no mājām. Tā kā, what the fuck, man ir tikai viena bota. Bota bija izrādās mašīnā, saģerbos un skrēju uz autobusu. Man liekas, ka es nepaspēšu. Bet es paspēju un es braucu uz Rīdziņu. Pa ceļam veicu modifikāciju savai ūdenspudelē, jo es izdomāju, ka es gribu, lai man ūdenspudele pilnībā balta. Es neuzlīmēju līnplēju virsmu. Es būšu slapjā. Tunelī neviens nedzīvot. What the fuck? Kāpēc neviens nedzīvot tunelī? Es ļoti ceru, ka es atradīšu to vietu, kur tas notiek. Es zinu, ka man ir jābrauc ar 11. tramvaju. Man ir ļoti augsti, es nosalkšu. Man liekas, es zinu, kāpēc nav dziedātāju un spēlētāju tunelī. Es atceros, šodien ir taču sestdiena. Man visas dienas ir sajukušas. Es ļoti ceru, ka līdz manam transportam nebūs ilgi jāgaida, jo man nav daudz laika, man tur 9 sākās. Ir vajadzīgs 11. Tagad ir 8:20. 8:36. Es kavēšu to pasākumu nice. Tāpēc, lai nekavētu, es nolēmu ņemt boltiņu. Es esmu klāts Zvaigznājas studijā. Reāli viena no pirmajām. Filmētais video materiāls ļoti maz, tāpēc, kā jau es teicu no rīta, kad kaut ko daru, es aizmirstu iefilmēt, un šeit bija ļoti forši, un es biju ļoti satraukusies sākumā. Negribēju lieka pievērst uzmanību, un kur mēs jau te strādājām. Sākumā rādīja metodis, kā tekstus rakstīt dziesmiņām, un pēc tam mēs jau ķeramies reāli rakstīt reāli dziesmu, un es biju šokā, ka mēs to darīsim. Es domāju, ka mēs tikai tekstus rakstīsim. Te es esmu tomēr nofilmējis kaut ko jēdzīgu. Producents, Zvaigznāja krūtais producents, tā es bītiņu. Es cenšos izdomāt dziesmas pirmo pantiņu, un tālāk pantiņu izdomāju Agnesē, un arī pēdējā no viņai izdomāju. Tad bija laiks prezentēt katrai grupiņai savu 2 stundu garā darba veidojumu. Ko
lai sāka, ar ko lai es sāku dalīties. Viss tikko beidzās, man iekšā ir tik daudz visādas emocijas šajās stundās no 9 līdz 3. Ir tik daudz, kas piedzīvots, vispār līdz 3:30 emociju, tāds pieplūdums, kur lai iet, kur ko rakstīt, kur ko pierakstīt, ko sarakstīt, kur ko sakomponēt, mācam dziesmas taisu. Un ne tikai tas, ka deva metodis, kā tekstu sarakstīt, kā veicināt tekstu rakstīšanu, bet arī tas, kas tā mums bija pauzīts, kur bija piciņas un uzkodīts. Pēc tam mēs rakstīju iekšā datorā digitāli. Es domāju, ka būs tikai tekstu rakstīšana. Nedomāju, ka būs arī tā digitālā tekstu dziesmu jau taisīšana, ierakstīšana. Es dabūju iedziedāt. Vienīgais, es nedabūsiet dzirdēt to dziesmu, bet es viņu pat neuzfilmēju. Tajā brīdī centos nekrinžot no sava šķībā iedziedājuma. Man teica, ka man ir skaists tembrs. Un, protams, liels prieks ir dzīvē redzēt tos cilvēkus, kurus tu ikdienā klausies, pie kuru dziesmām tu tavus darbus taisi, strādā, priecājies, smejies, raudi. Kuru dziesmām tu dejo, ka tu ar tiem cilvēkiem vēl kopā strādā. Tāds... Man liekas, ka es no malas izstījos, ka es tūlīt apraudāšos vai ka es esmu dusmīga, ka man nepatīk, bet man šausmīgi patīk un es ļoti centos nefangirlot tās cilvēku, kuri redzēti internetos un uz skatuves. Es arī kādu dienu būšu tāda, ja kurs nāks un mācīsies. Tikai man ir ļoti žēl, ka šo visu es esmu sapratusi tikai savos 27 gados. Tur bija meitene 10-gadīga. Kāpēc es jau 10 gados par šo nedomāju? Es arī domāju, šī bija labākā dzimšanas dienas dāvana, kāda varēja man jebkāda būt, kāda man līdz šim ir bijusi. Tas, ko es dzirdēju, katru vārdu tas noderēs, ļoti palīdzēs. Tā kā ļoti, es kaifoju. Tikko pabraucu ar tramvaju vienu pieturu, un man reāli viss notiek tā, kā tam jānotiek. Man nenostrādāja etulons, man likās, ka man vēl ir no iepriekšējām Rīgas reizēm, bet nav. Labi, ka es nenopirku biļeti, tāpēc, ka izrādās man vairs nevajag braukt tur, kur vajadzēja braukt. Atceļās tur, kur vajadzēja braukt. Un es eju tērēt dāvanu kārtēs un ķert iedvesmu. Staigāšu par Rīgu un ķeršu iedvesmu, pierakstīšu frāzes, lai varētu dziesmiņas sarakstīt. Man toši jau negūtās metodes kursos tikko. Ne kursos, bet meistarklasē. Vai pusstunda ir pietiekami, lai hobisti tā izvēlētos, iztērētu 20 eiro dāvankarti? Man liekas, ka tas ir krietni maz, bet mēs redzēsim, jo es to dāvankarti varu izmantot arī pa pusai, tā kā pa bišķiņam. Es steidzos, jo pusstunda palika. Godīgi sakot, manas rokas ļoti ātri piepildījās. 20 eiro nav, es par 23 centus piemaksāju. Tā kā iztērēt 20 eiro hobijs setā, tas ir vispār pupmīs. Tas ir tāpat kā iet drogās, notērēt 20 eiro. Sīkums, sīki vienīgi. Šie nav RDA humpīši, tāpēc, ka visi RDA humpīši jau ir ciets kaut kādi. Kā viņš saucās? Modamaks, jā. Modamaks. Un kāds īšauds? Maziņš, novērts. Ak, tieņās nebūtu tas kaķītis, ar viņu iet ārā šo džemperi. Man šis var iet ar kaķīti? Man būs bikses arī šāds. Vo, šitādi man vajag. Bad bitch. Te ir lipīga grīda. Te ir lip kājas pa grīdas. Sojas tortilla. Es atvēru aplikācijas bišo, kā jau sen nebija taisīts vaļā. Tur ir vēl viss kaut labs. Jums savīt? Jums savīt, jūs dažas maziņa? Tā garsīga. Es laikam senās biju hesītī, kad es esmu šokā par šitiem te tomātiem, tāpēc, kad agrāk ēdu, tu bija čerī tomāti iekšā, tagad ir liels tomāts. Un salāta lapas ir šausmīgi milzīgs. Kāpēc viņš tev pārgriezt uz pusi? Es negribu muti nosmērē. Klau, tas aizīts miglā. Katru reizi, kad es esmu Rīgā, jau kļūst jau pa kaut kādu tradīciju. Jā, labi. Viss var. Drīkst. Garšīgi. Garšīgi. 7:56, 8:09 ir vilciens. Es uz to nepaspēšu. Es braukšu 8:39. Tātad man ir vēl vairāk par 40 minūtēm. Rostās trūkla, es gandrīz nokritu. Un es esmu viena. Mēs paēdām, man jāstāj vienu. Ja šis vlogs ir iznācis, jūs viņu redzat YouTube'ā, ja tad es izdzīvoju. Viss kārtībā. Paldies. Man reāli ir baili. Man liekas, ka man aizmugurē seko kāds. Te tajā vērmens dārzā, bet te reāli man neviens neseko.
Veiksmīgi tiku līdz Origo, līdz centram, un te bija tā, es būtu paspējusi uz to vilcienu 8:09, bet es izdomāju, ka es iešu uz Sinseju. Sinsejs izrādās bija ciet, un līdz ar to es nokavēju 8:09 vilcienu. Līdz tam 8:39 man bija ilgs laiks, un es atradīju stādi, un tad es izķemēju dažus veikals, protams, mākslinieku veikalu, un tad es vēl izdomāju grāmatnīcā paskatīties, varbūt kādas grāmatiņas uz labām ceniņām, un kuras man iedvesmu raisītu vēl vairāk uz tām vārdu rindu rakstīšanas rindām. Un tā es sagaidīju savu vilcienu un braucu uz Jūrmalas mājām. Nākamā pietura Sloka. Es jau kādu laiku biju pamodusies, es šo speciāli uzfilmēju priekš video. What fails? Tu šitā te skrien, nesies, jo liekas, ka līdz 3 strādā, ir bez 23, tomēr bišķi paspējas kaut ko pastīties. Bet svētdienā vispār ir ciet. Tu internetā nevar pastīties, tāpēc, ka mājaslapa nestrādā. Teātri. Pēc vakardienas lietainā laika šodiena ir vienkārši ideāla. Saule spīd, gandrīz tikko nokritu. Un man tajā mētelī par karsti paliek. Autobus līdz mājām man ir 8:58. Labi, ne līdz mājām, līdz Kandavai, tad vēl brauks pakaļ. Bet, karači uz mājām ir 8:58. Un šobrīd ir gandrīz 3. Tā kā man ir vēl diezgan laiks. Es darīšu, es nezinu. Šitien rekur ir jaunais pārciņš, tikai vēl tur nav tā skulptūra uzlikt, teica, ka viņa vēl neesot gatava. Drīz būs pabeigts pavisam. Paga, es uz humpīšiem tikšu šodien. Izskatās, ka Kilomaks ir vaļā. Tikai, protams, Kilomaks ir ļoti tādās ekonomiskās cenās. Izskatās, ka ir vaļā, tur durvis ir vaļā. Yes. Kilomaksā bija izpārdošana. Viss pa 14 eiro kilogramā. Es ieraudzīju šādus zābeciņus un nodomāju viņus uzmērīt, un viņi sanāca kopā 22 eiro. Nebūtu pat baigi traki, bet ja man viņi patiktu, man nepatika purngals no sāna ļoti skaisti, bet purngals kaut kāds tīzlis. Man ļoti gribās atrast humpīšos leoparda raksta bikses, džinses, bet tādas platas. Raksts ļoti smuks, bet tas platums man nepatika. Un kā jums liekas, šis ir korpulents izmērs? Tas nav korpulents izmērs. Tad es vēl ieraudzīju šādu džemperīti. Kāpēc viņam bija tik dziļam vēja izgriezumam? Tādas krāsu salikums bomba un vienkārši tik smuki. Aizgāju arī uz mazulīšu sadaļu. Labi, man vairs nav mazulīta, bet tik un tā sapratāt, ja. Tur arī ļoti smuks izsāds kleitiņas, zābeciņi un tā, un ļoti, ļoti smuki. Ir ļoti smuki apģērbi, arī kvalitatīvi, nav viņi tādi pēdējās šķiras humpīšu apģērbi, bet 14 eiro kilogramā. Un tā bija izpārdošana. Tās bija izpārdošanas cenas. Iegāju fix priceā, iztērēju 10 eiro, iegāju frizieru veikalā. Gribēs ir hauliņu? Bet dzīvoju šeit uz vietas un nenovērtēju šo skaistumu, Bet reāli, kad tu aizbrauc prom, kad tu pazaudē tas, kas tev ir, labi, tu nepazaudē, tu vienkārši aizbrauc prom. Tad tu saproti, ka bāc cik forši. Un tie, kas te dzīvo uz vietas, viņiem tāds, atkal jūra. Atkal tepat ir jūra. Cik šitie Lidl salātiņi ir labi. Jūs esat viņus ēduši par 2,50? Kardashian salāts. Es līdz šito noteikti uzgāzījuši uz biksēm. Kur vēl skaistāk jūs man pasakiet? Šis ir vienkārši kaivs. Šis ir kaivs. Vienīgais tas, ka šiem salātiem nav izdomāts, ka tu uztaisi tos salātus, un tad, kad tu, piemēram, tu saproti, ka tu vairs nevar apēst, tu nevar viņus saglabāt vēlāk, un nav vāciņa, ir šitas trauciņš, un virsū bija plēvīta. Nav vāka, prasītos vāks. Visādi citādi viņi ir ideāli. Tā es pie jūriņas nosēdēju stundiņu, izbaudīju savus salātiņus, izbaudīju skatu, klusumu, jūras šalkas un uzrakstīju pāris daudz lapas ar tekstu, kas man nāca, izmantojot iegūtās meistarklasē zināšanas. Sēdēju rakstīju, normāli, lietas gāzīs, normāli. Izteigāju Pepko, arī kaut ko nopirku, vai tā var iet veikalā, neko nenopirku, vispār var. Es pēc tam iegāju vēl Maksimā, un es neko nenopirku, un es ļoti nepareizi jutos, ka es esmu izgājusi no veikala, un es neko neesmu nopirkus, man apsvars skatījās dīvaini. Hauliņš. Nākamajā kadrā. Sveicināti, hauliņš. Ko es šodien nopirku? Es domāju, bērns būs priecīgs. Šis būs iespējams nākamais video. Man bišķiņā pavisāplīs tie, kurus es salimēju. Smukaviņš smaržiņš. Ļoti smuks un lēts eiro. Man beidzot būs zīmējumie, tāpēc, ka man visi ir izdemolēti. Un smukaviņš bērniņam. Meitenīgs prieciņš.
Ir tumšs, es skrienu. Man liekas, ļoti stiprs aizdomu, ka es nokavēšu autobusu. Es aizsēdējos mājās, montēju šo vlogu. Es ļoti ceru, ka es paspēšu un ka man nebūs jābrauc ar vilcienu uz Stukumu un ka būs kādam jābrauc man pakaļ. Paldies, ka skatījāties šo vlogu. Es skrienu uz transportu. Tiekamies nākamajā video. Paldies, ka bijāt kopā ar mani. Atā! Es paspēju!